Es īsti nezinu, ar ko sākt. Lai vai kā noteikti mēs visi ejam līdzīgam posmam cauri. Es esmu cilvēks, mēs esam šeit uz vienas planētas, savā starpā miedarbojamies, un tomēr mēs redzam cilvēkus, kas ir vienā punktā un kas ir otrā punktā. Mēs paši esam izjutuši, kad esam vienā punktā un tad esam otrā pusē, bet kas īsti mainās. Es neesmu eksperts nekāds, un es arī nevēlos tāds būt, bet es šo to dzīves laikā esmu apguvis un šo to arī vēl apgūšu. Manuprāt, es esmu šeit, lai arī varētu ar to padalīties savā ceļā, plus arī pats sev atkārtot to visu, lai vēl iedziļinātu pats sev to visu prātā vairāk un varbūt ar kādu padalīties, varbūt kādu tas uzrunā. Lai vai kā, mani sauc Rolands Blums, man ir 21 gads, neesmu vēl miljonārs, bet es tāds plānoju būt, esmu sācis vairāk iedziļināties tajā, kāpēc ir dažādi cilvēki, kuriem ir dažādi rezultāti un kāpēc viņi ir tieši tur, kur viņiem ir jābūt. Lai nevilktu šo visu garumā, man šeit ir tāds mazs zīmējums. Varbūt kādam tas šķitīs vienkārši cilvēka figūra, varbūt kāds jau redz, varbūt kāds ir zinājis, kāds jau ir iepazinies ar šādu tipu zīmējumu. Bet kā jau mēs zinām, kad, varbūt kāds vēl to nezina, mēs neesam šis ķermenis. Šis ir tikai un vienīgi mūsu ķermenis, kas ir kā rīks, kā instruments šajā reālajā pasaulē. Savukārt, varbūt te arī izskatās, kā būtu mana galva vai ne, un mans ķermenis tālāk. Ķermenis un galva. Bet nē, šis ir prāts. Šī visa tā lielā daļa. Šis viss ir ķermenis, ieskatot mana galvu. Šī šeit, ja? Lūk, mūsu prāts, varbūt kāds ir dzirdējis vārdu zemapziņa, varbūt kāds ir dzirdējis vārdu es domāju tā. Lūk, visas šīs lietas, par ko mēs tikko pieminēju, notiek šeit, šajā aplītī. Lūk, var pietuvināt. Varbūt tas sākumā neko neizsaka, bet šī ir diezgan tāda liela ideja, kas arvien vairāk un vairāk, vien skatoties šo zīmējumu, es sāku aptvert. Tātad sāksim visu pareizā secībā. Kur mēs sākamies? Sākamies mēs tikko piedzimstot, vai ne? Un tikko piedzimstot mūsu prāts, mūsu zemapziņa, mūsu, šī vide, kur notiek visas mūsu domas, mūsu procesi iekšējie, kur notiek loģiskā domāšana, viss tas notiek mūsu prātā. Un tad mēs tikko esam tādi piedzimuši, mazi tādi zīdēniši, vai ne? Tā kā mēs neko nevaram īsti izdarīt, mums apkārt ir cilvēki, kāds mūs auklē, kāds mūs pieskata, bet tikmēr notiek visa dzīve apkārt, vai ne? Un ir ļoti daudz procesi, kas tikmēr notiek mums apkārt. Vai tā ir latviešu valoda, latviski runā, vai tā ir krievu valoda, vai tie ir konflikti, vai tā ir, bagātība, vai tas viss, ko mēs novērojam, viss, ko mēs piedzīvojam, viss, kas tiek likts mūsu prātā, kad mēs esam jauni, mazi bērniņi, viss tas nonāk šeit, zemapziņā mūsu. Un tad no šīs zemapziņas, tad, kad mēs sākam izveidoties kā personība, tad te jau novelkas tāda līnija. Un tad visas šīs domas, kas ir palikušas šeit zemapziņā, viņas tur arī paliek. Un tad jau pēc tam, kad jau mēs sākam jau izveidoties jau kā paši loģiski domājoši cilvēki, te visas mūsu idejas, viss tagad ir uz mūsu pašu spēkiem. Vai ne? Piemēram, es esmu pieaudzis ģimenē, kur runāju tikai latviski un izmantoju krievu valodu, tad, kad negribu, lai es kaut ko saprotu. Es pa lielam līdz skolas vecumam arī tikai latviski runāju, pēc tam sāku mācīties angļu valodu ar visu internetu un čučut arī druski pa krieviski, vai ne? Un tā, lai, varētu saprast, vai ne? Tāds haotisks nedaudz zīmējums, bet es ceru, ka tas ir pārskatāms, jā. Zemapziņa, tad es vienkārši varu arī mutiski pateikt apzināties prāts. Bet, mūsu dzīvi patiesībā kontrolē tieši šis, vai ne? Arī tās pašas visas domas, kas mums notiek, tas ir apzinātas domas. Piemēram, cik bieži nav gadījies tā, es šodien iešu uzskriet, vai ne? Apzināta doma iešojās prātā, ja parādās šeit. Bet, ja, piemēram, šeit ir tāda liela ideja, kas ir komfortā, pačilot, neko nedarīt, vairāk atpūsties, šī doma ir tā, kas vairāk kontrolē, kas vairāk pārvalda to mūsu dzīvi. Un, ja sevi nepiespiež, tad, lūk, šis burbulis vienkārši aizplūst. Pēc no rīta pamosties un ir tāds bļāviens. Neizdarīju, neaizgāju uzskriet. Un ko darīt? Kā to visu pārmainīt, lai reāli šis viss būtu sinhroni? Kad mūsu zemapziņā idejas
uzskati, pārliecības, uztvere par dzīvi būs X, vai ne? Tas ir X programmas, X uzskati, X idejas. Vienkārši, lai tas ir vienkārši kā X, lai mēs varam tā vizuāli reprezentēt to visu. Un, piemēram, ja mēs tikko, piemēram, izmantojām sportošanu, kustēšanos, ja mēs to neesam bieži novērojuši, mēs to neesam piekopuši, tad, teiksim, tas mūsu, X ideja būtu mazāk sportot, kā sportot, vai ne? Savukārt, Y ideja tev varbūt būtu jau treniņi katru dienu, vai vienkārši arī vairāk sportot. Šīs ir tādas pretstata idejas, piekritīsiet, piemēram, viens ir darīt, otrs ir nedarīt. Tas ir abas puses poliem, vai ne? Lūk, un kā turpināt tā, lai reāli šis viss iziet arī uz ķermeņa, jo atceramies, šis ir ķermenis, kurš to ķermenim ir apzinātais prāts vai zemapziņa. Zemapziņa, tieši tā, es jau zināju, ka jūs zināt. Nu, lūk, un kā to visu savienot kopā? Nu, lūk, un vēl viena lieta, ļoti svarīga lieta, mūsu zemapziņa, tā ir mūsu emocionālā pasaule, kur notiek visas tās dziļās lietas, arī mēs emocijas izjūtam tieši šajā punktā. Nu, lūk, un, ja, piemēram, tā ir sportošana, tas īsti nav grūti sevi piespiest uz tādu vienu lietu, vai ne? Piemēram, tu iedomājies sportot, bet tad ir uzreiz jādara tā, ka te ir bez emocijām, vienkārši uzreiz šī ideja iet un uzreiz izpildās kā darbība, vai ne? Jo caur ķermeni mēs rīkojamies, tas ir mūsu instruments. Tad arī, ja, piemēram, ienāk doma, uzreiz darīt. Es pat šodien dzirdēju no sava drauga tāda, kad cilvēks piekopja tādu do it now lietu. Un tas būtu palielam tāds, ka tad ienāk ideja, un tu uzreiz viņu rīkojies. Tu tā kā pat nedomā, pat nē, ok, es gribu skriet, pa to sporta tupeles virsū, un let's go. Nu, lūk, bet nevienmēr tā būs, piemēram, ar lielākām domām, nevienmēr būs vienkārši, kad vienkārši, iedomājos, piemēram, tas var būt, kā es pašā startā minēju, arī es esmu posmā, kur es sevi programmēju, lai es būtu par miljonāru. Nu, lūk, un ja mēs, piemēram, kaut tādu paņemam kā lietu, kas ir, kur šeit ir, te mēs pat varam forši uzzīmēt, vai ne? Kad es, piemēram, ja es tā tagad pārspīlēšu, iedomāsimies, kad šeit nav naudas, un šeit ir, teiksim tā, piemēram, 0, un es gribu tā, lai man ir nauda, vai ne, lai esmu finansiāli neatkarīgs un šādi. Redzi, manu, teiksim, to ikdienu, ja es paskatos uz saviem, ja es izmantoju savas maņas, tā arī jauna pasaule, es ceru, ka jūs zināt, kādas mums ir maņas, vai ne? Mums ir redze, mums ir dzirde, mums ir garša, mums ir oža, un mums ir tausma. Lūk, ar šīm visām maņām mēs uztaram ārpasauli. Lūk, un ļoti viegli ir, teiksim, noticēt, vai ne, ka, piemēram, ja, teiksim, kā jau mēs zinām, šis kontrolē mūs, ir tas mākonītis, eiro, un ja nav. Ja mēs izmantojam, piemēram, redze, mēs paskatāmies uz šeieni, un pavisam, teiksim, ir ļoti grūti, ja mēs iedomājamies, ka šeit ir tukšums, ir ļoti grūti piepildīt savu prātu ar to, ka viss man ir, ka es esmu tur, kad esmu bagāts, esmu pārlēmīgs. Ir ļoti grūti, ja ar savām acīm redzi, ka tas tā nestrādā, vai ne? Bet tieši tas arī ir tā lieta. Es iepriekš ieminēju tādu vārdu iztēle. Un iztēle arī ir, teiksim, muskulis, kas mums ir šeit, šajā vietā. Un, piemēram, arī par to pašu. Ja es pirms uzbura tainu rozā zilonis, vai ne? Mēs redzam rozā ziloni, bet ar savām acīm mēs tādu neesam redzējuši. Te jāsāk izmantot mūsu apzinātais prāts, mūsu visi mental faculty, to angliski sauc, kā iztēle. Sāksim ar to. Un tātad situācijā, pavisam, teiksim, šis ir tāds ļoti simpla manifestācijas process īstenībā. Ja tu kaut ko gribi, tu viņu iedomājies, un tad tu sāc izmantot to, ka tu arī jūties tā. Tātad bez mazliet tas būtu tā, ka tu iedomājies attēlu, ka šeit ir daudz naudas, vai ne? Piemēram, man ir daudz naudas, tev ir daudz naudas. Es sāku justies, vismaz uz brīdi vai uz 15 sekundēm, cik esmu priecīgs un pateicīgs, ka reāli man viss ir, vai ne? Un ja turpina šo procesu ilgstoši, palielam, tas arī notiek dzīvē. Protams, tas nav tik vienkārši un viegli, kā es to pasaku, tas ir darbs, un tur noteikti daudz te vēl ir programmas, plusi, mīnusi, kas noteikti iet pretēji tam, bet ar to ir arī jāsāk strādāt. Un tu tā lieta, kad tas ir īstais brīdis, kad to darīt, tieši tagad. Un tāpēc arī mēs šeit esam, lai viens otram palīdzētu. Nu, neteikšu, ka es tev palīdzēšu, bet vispār kā tev ir cilvēki dzīvē, man ir cilvēki dzīvē, kas mums ir, kas mums
parāda lietas priekšā, un kā mēs varam iegūt informāciju, vai saprast, aptvert pasauli, kāda tā ir. Un tagad dzēršot visu šo ārā. Tā sakot, mums ir prāts, mums ir maņas, vai ne? Un pats sākums visam, lai iegūtu to, kā tev šobrīd nav, ir grūti, bet tas tā, diemžēl, jādara, jāignorē pilnīgi viss, kas šeit ir. Kas ir šeit? Tas ir, proti, maņas. Ir jāignorē to, ko tu redzi. Ir jāignorē to, ko tu dzirdi. Ir jāignorē to, ko tu satausti. Ir jāignorē to, ko tu saudi. Un ir jāignorē to, ko tu sagaršo. Ok, ko tu vari ignorēt? Tā kā, ja tu jūti visu, tu jūti visu, ko tu saka. Bet tas labi, tas joks pie jokam. Bet izmantot, teiksim, redzē un dzirdēt, un tas būs vissvarīgākais šajā lietā. Jo, piemēram, tu draudi var runāt, tev var vecāki runāt, tu vari redzēt bankas kontu, tu vari redzēt savu mašīnu, tu vari redzēt savu dzīvokli, māju, jebko. Tas ir tās lietas, kas visvairāk, teiksim, ir un ietekmē šo visu faktoru. Lūk, ja mēs, piemēram, ignorējam mūsu maņas, mēs ignorējam to, ka es esmu, pieņemšu, nabadzīgs, vai ne? Bet es apzinos, es šeit maliņā pazīmēšu to pašu to emblēmiņu, ka nav, vai ne? Es apzinos, ja mēs tā paskatāmies tīri no visa loģiskā, lai noskaidrotu, kas notiek zemapziņā, vienkārši paskaties savus rezultātus tagad. Visi, kas tev šobrīd ir, viss, kas tev ir tieši tik daudz, kā tev ir zemapziņā, tu sevi redzi. Tas palielam arī tā ir tā sava personība, tā iekšējās self-image, bet par to kādu citu video. Lūk, tātad mēs sākam izmantot iztēli, vai ne? Iztēle pieminēja tādu vārdu. Un tas notiek šeit. Mēs savā prātā kustinām ar iztēli. Mēs radām bildītes, ka mums tur ir, ka viss notiek, ka es braucu ar jahtu, braucu ar drop-top Porsche pa kalniem, pa Portugāli, pa Spāniju, pa visu. Tas, protams, šobrīd sauc savas domas, bet tev vēl liek jebko. Lūk, un tā ideja ir tāda, ka ir jāpiepilda ir jāpiepilda zemapziņa tieši ar šīm pašām idejām, šīm pašām sajūtām. Un kas ir piemēram, iedomājamies, kāds ir tas cilvēks, kuram tas ir un kuram tas nav. Protams, jā, viņam tas ir un viņam tas nav. Bet ja mēs tā izmantojam tieši varbūt šo visu, kas notiek šeit? Tās sajūtas, tās emocijas. Es tagad pateikšu teikumus no diviem personāžiem. Cik žēl, kad man nav Porsche, kad tas nav, ka tas nestrādā. Otrs cilvēks. Esmu reāli priecīgs un pateicīgs, ka es varu braukt ar savu mašīnu un baudīt skaisto laiku. Nebūs grūti pateikt, vai ne, kurš ir tas, kurš ir sasniedzis un kurš nav sasniedzis. Lūk, un tieši šeit ir arī tas key points, kad ir jābūt tai sajūtai. Ir jābūt tai sajūtai, ka tas viss notiek tagad. Ka tas tev ir tagad, ka tu jūties, ka esi pateicīgs par to. Un pateicība ir visātrākais veids, kā var kultivēt šo visu sajūtu. Proti, vienkārši, tas nav vienkārši, bet vienkārši. Iztēli izmanto. Redzi, ka tu brauc, piemēram, menieri ietver to, ka tu jūti to vēju, jūti saulīti, jūti kā putniņi, dzirdi kā putniņi čivino, vienkārši kā vējš, un tu brauc, vai ne? Ja tu ieej nedaudz ilūzijā, nedaudz par šo visu, ir pat var nedaudz aizsapņoties, un es uzskatu, ka tas ir tikai kārtībā, viss ir labi. Bet jā, kad jau uz brīdi pat ir tā sajūta, wow, cik feini, vai ne? Tad atver acis, un tad tu redzi, ārā līst, un es mazskač kā dzīvoju, vai ne? Un visas šitās lietiņas, vai ne? Bet atkal, mēs ignorējam maņas. Šobrīd, šajā brīdī, kamēr tu esi šeit ar mani, mēs ignorējam maņas, mēs tikai un vienīgi mēģinam sajust to, kas ir sirdī, to, kas mēs patiesībā esam. Lūk. Un ietveram iekšā šīs sajūtas. Lūk, un, protams, teiksim, tas būs ir tāds vārds compound efekts. Piemēram, vienreiz, ja tu tā izdarīsi, varbūt tas atstās tikai pat vēl krietni mazāku punktiņu kā šobrīd. Bet turpinot to darot 3 reizes dienā vai dienu pēc dienas, nedēļu pēc nedēļas, tie punktiņi sāk krāties jau, un viņi sāk aizpildīt to savu daļu zemapziņā. Un tad tu vienkārši paskaties, un pēkšņi arī šajā, teiksim, rezultātu vietā uzpeld kaut kādu iespēju, ko tu vari nopelnīt. Piemēram, šobrīd runājam par naudu, par tādu manifestāciju, vai ne? Un tāds, wow, ok, tā kā, wow, paldies, tā kā negaidīju šitādu, nē, tu tā kā uz viņas rīkojies, bet atkal,
ja tu uz viņas rīkojies, tu turpini. Tu turpini šo ciklu, tu sāc apstiprināt arī savu darbībām. Tad jau pat arī sāk maņas tev parādīt to, ka tu esi, ka tu vari, ka tu esi tas cilvēks, ka tev ir tā nauda. Taču tas tev var arī sabīties, ka es neesmu pietiekami labs vai neesmu spējīgs vai kā, bet atkal mēs ignorējam maņas, mēs ignorējam, ja tu neesi kaut ko darījis dzīves laikā, tas nekas, mēs iemācīsimies, tu nemācēji staigāt, kad bija zīdienis, tad tu esi, paskaidrs, pat vari pietupties, redzi, pazust no kadra, parādīties kadrā, tik vienkārši, labi. Pirmā tā svarīgākās lietas šobrīd, es zinu, ka ir ļoti haotiski, es piestrādāšu vairāk pie struktūras, nepārproti. Tātad, atceramies, mums ir prāts, šīs maņas, kas mums ir, tās ir ļoti labas. Mums ir nepieciešamas acis, lai redzētu, braucot pie stūres kaut kā, mums jāredz ceļš, mums ir jāredz visas šīs lietas. Tas ir ļoti labi. Mums ir arī ausis, mēs varam sadzirdēt, klausīties mūziku un visu to baudīt. Tas tiešām visas maņas, kas mums ir dotas, viņas ir iemesla pēc dotas. Un mēs ar viņām varam atslēgt tādas baudas, ka tā kā Bet, ja mēs šobrīd esam posmā, kur mēs vēlamies nonākt tur, kur mēs šobrīd neesam, ir jādara kaut kas citādāks, ko mēs neesam darījuši. Un varbūt to kāds ir darījis, varbūt arī, teiksim, jau tas ir procesā, varbūt šis ir vienkārši, teiksim, apstiprinājums, ka, esmu pareizā ceļā, un tu esi. Mēs visi esam uz savu pareizā ceļa, rupji sakot. Un tad tā, pirmā lieta, ja mēs šobrīd runājam par naudu, es pieļauju, ka man kā jaunietim, un es arī zinu savus līdzcilvēkus, tā ir diezgan tāda liela lieta, par ko mēs runājam, bet to var pavērst visādi, vai tās ir jaunas attiecības, vai pat, tā ir jauna māja, vai jauni panākumi, teiksim, karjeras ziņā, vai, teiksim, tas ir eksāmens no 80%, vai tas ir pilnīgi jebkas. Svarīgi ir tas, ko tu turi attēlu, ko tu turi savā prātā, un to sajūtu, kuru tu mēģini visu laiku kultivēt. Un tad, lūk, mans uzdevums tev šobrīd, tas aizņems reāli maksimums 5 minūtītes. Iedomājies kaut ko tādu, ko tu vēlies. Vai tas ir liela naudas apjomi, vai tas ir ātra mašīna, vai tas ir skaisti ceļojumi apkārt pa pasauli, vai tas pat būtu iet dušā 1. klasē lidmašīnā, jebkas. Ja mēs, piemēram, paņemam to, piemēram, pēdējo par iet dušā 1. klasē, mēs varam ātri kaut kā apskatīties vidē, kā tur izskatās, mēs varam arī kā cilvēki citi to dara, un mēs varam vienkārši atkal radīt savā prātā šo pildi. Tad mēs radot savā prātā, radot šāda bildi, radamies bildi un dodam to sajūtu. Aicināt pateicību un to visu likt tagadnes formā, jo, kā es iepriekš pateicu, var ļoti labi dzirdēt, vai ne, kurš cilvēks ir kaut ko sasniedzis, kurš dara to, vai kurš nav. Ja tu runāsi tagadnes formā ar sevi, ka tas viss notiek tagad, tavs prāts nesapratīs, jo, piemēram, arī diezgan labs fakts. Tas, kas tiek novērots ar acīm, un tas, kas tiek piepildīts ar iztēli, zemapziņa neredz atšķirību. Viņai tas ir, abi tie ir reāli. Un tieši šī ir tā manipulācija pašam ar sevi. Darbs pašam ar sevi, teiksim, apmānīšana sevis. Es labāk izmantoju vārdu act as if. Esmu ļoti daudz dzirdējis fake it till you make it. Bet act as if ir vienkārši rīkoties, kā tas jau būtu. Runāt, kā tas jau notiktu. Justies, kā tas jau notiktu. Un ja tu jūties un rīkojies kā cilvēks, tāds, kāds tu vēlies būt, tiešām tas ir tikai vienīgi laika jautājums, ka tu jau tur nonāksi. Bet lai vai kā. Uzdevums. Vienkārši plānu, ideju, kas ir tavā prātā, vizualizē. Mēģini viņu pēc iespējas vairāk detaļas redzēt, sadzirdēt. Var izmantot, fokusēties uz maņu, vai ko tu vari saredzēt, ko tu vari sadzirdēt, ko tu vari sataustīt, ko tu vari sajust ar nāsīm, ko tu vari sagaršot. Ja šīs lietas pēc iespējas vairāk iejauks iekšā, tas viss process liksies vēl reālāks. Lūk, jūties, izsaki pateicību par to, ka tas notiek tagad. Varbūt vienkārši 3 teikumos, varbūt esmu priecīgs un pateicīgs par to, ka es šobrīd varu ieiet 1. klases dušā, ka es esmu lidmašīnā un es varu ieiet dušā. Man ir piešķirts tur komplekts drēbju, tur halās, pamēģini uzvilkt viņu, ja tas ir tāds piemērs. Un vienkārši pēc tam pasaki paldies. Un agri vai vēl tu vari atgriezties šajā pasaulē, kurā tieši šeit un izmantot maņas, kas tev ir. Bet tas ir tāds mazais step by step manifestācijas cheat codes. Un jā, tad teiksim tā, es uz šādas nots arī beigšu šo video klipu. Ceru, ka kādam tas iedeva lielāku apskaitību, ja nē, droši
sakiet, rakstiet, kas ir nepieciešams vairāk. Es noteikti parūpēšos par lielāku struktūru. Šis bija vienkārši tas, kas man bija prātā un kas, manuprāt, ir jāpasaka. Tā kā tā, lai izdodas, tiekamies otrajā pusē un tad jau līdz kādai citai dienai. Čau!